Tiem skolēniem, kuriem patīk programmēšana, fizika, matemātika, inženierzinātnes, tos mēs aicinām izvēlēties virzienu datorika un inženierzinības. Šie skolēni 12. klasē var izvēlēties sevi interesējošos padziļinātos mācību priekšmetus, piemēram, fizika, ķīmija, bioloģija, angļu valoda, matemātika, programmēšana, vēsture vai sociālās zinātnes. Lai iestātos šī virziena klasē, skolēnam ir jābūt 60% vidēji eksāmenos, kā arī 6 ballēm fizikā un datorikā. No padziļinātās programmēšanas jūs varat sagaidīt to, ka jūs sāksiet programmēt objektorientētajā programmēšanā, kur būs jāprogrammē Pythonā. Un kā pieņemsim, mums bija uzdevums sameklēt Free API, kas atgriež JSON struktūru. No padziļinātā ķīmijas kursa var sagaidīt daudz matemātikas, daudz interesantu eksperimentu, kā arī padziļinātāk apgūtas tās pašas tēmas, kas tika apgūtas optimālajā līmenī. No padziļinātās fizikas var sagaidīt līdzīgas tēmas, kādas tika apgūtas optimālajā līmenī, taču padziļinātākā veidā, kā arī nodarbības Ventspils augstskolas fizikas laboratorijā. Mācoties padziļināto bioloģiju, skolēni mācās optimālā līmeņa tēmas, taču padziļinātā līmenī, kā piemēram DNS uzbūve, vielu sintēze un tam līdzīgi. Padziļinātajā matemātikā tas, ko jūs varat sagaidīt, ir vairāk nevis koncentrēties tīri uz konkrētu tēmu vai formulu iekalšanu, bet vairāk domāšanu, loģisko domāšanu un vairāku lietu pierādīšanu, kā arī, protams, daudz sarežģītākas tēmas, rezultātu ne tikai ieguve, bet arī analīze un noskaidrošana, izsecināšana no šiem rezultātiem vairāku lietu. Padziļinātās angļu valodas kursā mēs daudz lasam un vēlāk analizējam lasīto. Piemēram, šobrīd mēs lasam Čārlza Dikensa grāmatu Great Expectations. Tāpat arī daudz rakstam esejus un konstanti papildinām savu vārdu krājumu ar C1 līmeņa vārdiem. No sociālo zinātņu stundām jūs varat sagaidīt mācības par politiku, jurisprudenci, filozofiju un ekonomiku un izstrādāt projekta darbu par pilsonisko līdzdalību. Šos darbus jūs varat veikt pie 2 skolotājām, kuras ir ļoti pretimnākošas un viņas izmanto anglicismus. Pabeidzot šī virziena klasi, skolēniem būs plašas iespējas izvēlēties sevi interesējošu profesiju IT virzienā saistībā ar inženierzinātnēm, fiziku, matemātiku.